Sveiciens visiem maniem mīļajiem klausītājiem un skatītājiem. Tātad šodien es izlikšu atkal iknedēļas tātad izlikumu. Tātad pēdējās jūlija dienas mums jau iet un tūlītās jau mums ir augusts. Tātad tas sanāks no tātad 30. jūlija līdz tātad 5. augustam jau. Tātad līdz 5. augustam. Tātad sākšies ar eņģeļkārtību. Un vēl pašās beigās es uztaisīšu tādu kā mazu, tādu ne konkursu, bet tad redzēsiet. Tātad no 30. līdz 5. augustam, tātad ko mums vēlas teikt eņģelīši, kas mums būtu jāzina, tātad mums jau izskrīt. Tātad ir veselas 4 kārtis, tātad vairāk es nevilkšu, tātad jau tas ir daudz, nozīmē, ka eņģeļi ar mums ļoti grib runāt, ļoti. Tātad manifestācijas, piedošanas, vizualizēšanas, spēku apzināšanās laiks, vārds sakot tāds wow, tāds izlikums, un uzreiz tāds gribas pateikt no eņģeļiem, ka eņģeļi tiešām ir gatavi strādāt, iet, darīt, un tie ieteikumi no viņiem ir tiešām tādi ļoti daudz jāvizualizē. Ar vizualizāciju mēs varam tik daudz, mēs varam katru dienu piedomāt pie to, kā mēs redzam savu nākotni, kā mēs jutīsimies nākotnē, un ir jāpārvar šis te nogurums, jo man arī ļoti grūti ir ieiet atpakaļ, jo es biju paņēmis pagājušo nedēļu atvaļinājumu un atpūsties, un pēc tam man vēl bija tas spēcīgais tieši saules, tad šis te aptumsums, un iekrita ar manu vārdienu, un tie notikumi tik daudz šajā laikā, un tik daudz vispār es skatījos, tik daudz kas notiek, un arī mani mazliet skāra pēc tam šie te notikumi, bet nu jau es palēnām ar attopos un savācos un vizualizēju par to, ka tagad viss būs labi, un es saku, ka viss būs labi, un tāpēc arī jums ir jādomā tieši tāpat, viss būs labi, un jādomā arī ir tā. Tātad ļoti labs piedošanas laiks, atlaišanas laiks, ja, tātad eņģelis Rapēls saka, kad ir laiks tātad, ja, savu prātu un ķermeni atbrīvot no pagātnes sāpēm, ja. Varam piesaukt erceņģeli Rapēlu, lai viņš mums palīdz to izdarīt, ka mēs ļaujam saviem sargaņģeļiem mums nākt palīgā tālāk atbrīvotiem šīm te pagātnes sāpēm, kas skar mūsu tagadni vai skars mūsu nākotni, un manifestācijas arī, ja, tātad izmantojam savas iespējas šobrīd un visu, lai mēs sastiķētu savu nākotni tādu, kādu mēs tiešām vēlamies redzēt, bet ir jābūt tiešām visam tādam konkrētam. Nevar gribēt domāt, oi, man tur būs alga, tur 1000 eiro, bet kur tu viņu nopelnīs, par ko tu vēlēsi strādāt, kādā amatā tu vēlēsi strādāt, lai panāktu to 1000 eiro algu. Tev ir jāzina, vai tu gribēsi strādāt par pārdevēju, vai tīkla mārketingā, vienalga, kur tu strādāsi, vai par grāmatvedi. Kā tu to 1000 kādā amatā, ko darot, tu viņu nopelnīsi. Tā, spēcīgas enerģijas, jā, tātad piedomājam par savu intuīciju, klausamies savā intuīcijā, uzklausam savus sapņus, savus vīzijas. Tās nav tāpat vien. Šis te laiks būs ļoti spēcīgs, es skatos, un tāpēc sakojam līdz, ko mēs domājam, ko mēs runājam, jo tas arī attieksies uz mums tālāk. Tātad tas ir tas, ko es vēlos pateikt. Es un eņģelīši vēlās jums pateikt, tātad tas, ko viņi caur mani vēlas jums nodot. Pastīsimies arī taro kārtis, aizbraucam un galds. Taro kārtis, tātad arī, ko mums saka no 30. tātad līdz, ja, šim te
jau atkal kārtas izkrīt, ja. Līdz šim te 5. tātad man krīt kārtas uz visām pusēm. Tātad, jā, tātad līdz 5. augustam, no 30. jūlija līdz 5. augustam. Tātad, nu jā. Tātad darba sfērā, kas skar finanses un visu, es redzu, ka būs labas lietas, notiks virzības, jā, tātad iespējams kāds saņems paaugstinājumu vai kāds saņems labāku atalgojumu vai arī, nu, kaut kādā veidā tieši uzlabosies šī te darbības sfēra vai parādīsies jaunas darba vietas, kas atkal ienesīs, bet ir gaidām arī paaugstinājumi, tā kā tie, kas varbūt ļoti gaida, šis ir labs laiks, lai piestrādāt pie tā, lai tieši jūs saņemtu šo te sen gaidīto paaugstinājumu. Iespējams arī kaut kādas prēmijas izmaksas, ja, vai kaut kāds tāds, nu, kaut kādi tādi papildus ienākumi, kas tātad var ienest tādas patīkams. Emocijas ziņā būs tā, ka diezgan stabili, bet būs tāda vēlme, ziniet, aiziet. Emocionālā ziņā es teiktu to, ka mēs būsim ļoti noguruši. Tieši, kas skars ļoti daudz tieši arī attiecību, tātad sirds jomas, sirds sāpes, pārdzīvojumi, aizvainojumi. Šis ir arī tajā te, ko es varētu teikt salīdzinot arī ar eņģeļu vēstījumu, ja šīs te atbrīvošana savu ķermeni un prātu, no tātad šī te, tātad sakārtot tās lietas, lai var nu, teiksim, lai šīs te sirds lietas, ja, sakārtot savas attiecības, iespējams nāksies pieņemt arī kaut kādas lēmumus attiecībā uz attiecībām, būs šī te vēlme aiziet, iespējams tas viss ir atrisināms, un tas ir vienkārši uz laiku, un, ziniet, būs tāda sajūta, ka mēs esam upuri un ieslodzītie, bet no tā ir jākāpj ārā, no šīs te sajūtas, šī te sajūta mums neko labu nedos, un ilgstoši atrodoties šādā stāvoklī, mēs atņemam sev enerģiju, un cilvēkiem sev mājās enerģiju, sev enerģiju un pārējiem. Piedomāt arī vajag par kaut kādām jaunām lietām, jaunām emocijām, jaunām, nu, tādām, teiksim, vēsmām, ko mēs varētu ielaist savā dzīvē, lai mēs uzlabotu šo te savu būs. Tātad tas, kas ir par attiecībām, viss ir tāds, ziniet, tā kā iepauzēts, nopauzēts, tā kā, ziniet, nevarat izlemt, bet, nu, ir šajā sfērā arī būs jāpieņem šie te lēmumi, ja, tātad, kas attiecās uz to, kad mums ir, teiksim, jāizkāpj arī no šīs te upuru lomas, jo ļoti bieži ir attiecībās, ka mēs esam nelaimīgi, mēs jūtamies kā upuri, un mēs nespējam no tā izkāpt ārā, bet tas ir jāpārstāj, tā ir darīt, tā nevar darīt, tas ir, nu, tas nav labi nevienam ar to mēs nenodaram labu, ne sev, ne saviem apkārtējiem, tāpēc par šo te es ieteiktu ļoti piedomāt tiem, kam tas ir aktuālais, vai tā, un tā. Un tagad tas, ko es gribēju teikt, kad es pašās beigās izlikšu savas šīs te vienas no tām jaunajām kārtiņām, ja, kas man ir, man viņas ļoti patīk, viņas ir, nu, man patīk arī taro kārtas un eņģeļu kārtas, un es lieku strādāju arī tām, bet man patīk tas, ka šīm te tās atbildes ir īsas, konkrētas, bet tik, cik es esmu klienti ir griežušies pie manis, vienmēr saka tādas precīzas, nu jā, ka tā tur nav daudz diskusiju, un tad, teiksim, es piedāvāju to, ka tas, piemēram, attieksies uz tiem, kas šobrīd vēlas kaut ko jaunu uzsākt vai jaunu iegādāties, vai tas šobrīd būtu jādara, vai šobrīd būtu jāiegādājas, tātad visi tie, kas mani skatās vai klausās, vai viņam šobrīd tas būtu jādara, jāuzsāk, vai
tas būtu jāiegādājas, ja tātad šis kaut kas jauns, vai to šobrīd, vai tas būtu nepieciešams, vai tas šobrīd būtu jādara. Un jums tas būs jautājums pirmais, kas ienāks prātā, ja tātad tiem, kas man skatās un tiem, kas man klausās, ja tātad vai jums būtu jāuzsāk šī te jaunā lieta, vai jāiegādājas šī te lieta tātad šobrīd, ja, vai tas ir jums vajadzīgs. Un paskatīsimies. Un visai izsmeļoša informācija, ja tātad listen to your intuition. Tātad ieklausāmies savā intuīcijā. Tas nozīmē, ka mēs īstenībā paši jau zinām atbildu uz to, vai mums to vajag vai nevajag, bet ir šis te, ka mums bieži vien sirds saka vienu vai prāts saka otru, un tad mēs paklausām tam racionālajam, bet mēs paši jau jūtam, iekšēji jūtam, mēs esam dzīves būtnes un paši jūtam par to, vai mums tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Jo ļoti bieži jau arī man gribas atbildēt sev ar kārtiem šo te jautājumu, un tad izkrīt šitas, un īstenībā jau es zināju atbildi. Man vienkārši tikai gribējās, tā kā apliecinājumu, bet reizēm ir tas, kā augstākie spēki grib, lai mēs ieklausāmies sevi pašā, lai mēs beidzot sadzirdam sevi no iekšienes, nevis meklējam, teiksim, to visu kaut kur citur, bet paši sevi dzirdam un sadzirdam sevi, un reizēm ir tā, kad ir nepieciešami šie te ārējie padomi, bet reizēm ir tā, ka sevišķi uz šādām lietām, ka mēs jau zinām, protams, arī tad, ja nevaram izlemt, arī pie manis droši varat griezties un palīdzēšu jums noskaidrot to, ko jūs vēlaties tātad noskaidrot. Labi, šodien no man tas būs viss. Paldies jums! Un lai jums superīgas brīvdienas, atpūšamies un gaidam nākamo nedēļu. Un cītīgi strādājam ar sevi, tātad vizualizējam, lai mums ir laimīgi. Atā!